Esiet sveicināti visi tie, kuri lasa Latvijas Republikas Tautas tribunāla interneta vietni, un arī visi tie, kuri ir apmuļķoti no šīs sātaniskās slepkavu sistēmas. Šis video ieraksts tiek veikts Juru Rubeņa dēļ, kurš ir izdarījis prātam neaptverams apmelojumus. Tāpēc pirmāk noskatieties šo ierakstu, un pēc tam es došu atbildi, kur jau es esmu tribunāla vietnā rakstiski veicis, arī mutiski nolasīšu, jo tāda ir vēlēšanās no citiem. Mutiski esot labāk cilvēkiem saprotams. Tātad skatieties. Gēte savulaik ir teicis, ka ticība tas ir varavīksnes tilts starp debesīm un zemi. Vēl pirms gadiem 30 arī Latvijā, šeit pat uz grēcīgās zemes, mēs dzīvojām PSRS sastāvā, kur sirdsapziņas brīvību garantēja PSRS konstitūcija. Taču savstarpējās sarunās mēs jokojām, ka šī garantija nozīmē tikai to, ka tādai sirdsapziņai vispār ir atļauts būt. Šodien kādam skolēnam vai studentam varbūt būtu grūti pastāstīt, ka tautas atmoda ir kas vairāk nekā tikai mobilajā telefonā ielādētas aplikācijas modinātājs zvans kādā rītā. To, ka tas ir kaut kas daudz vairāk, jau tālajos 80. gados saprata tolaik jaunais mācītājs Juris Rubens. Viņš uzskatīja, ka garīgajai atmodai un tautas atmodai ir jāiet roku rokā. Ir jāatdzimst un jāatmostās vienlaikus. Mācītājs tādā padomju situācijā bija absolūti ierobežots otrās vai trešās šķiras cilvēks, kurš nepārtraukti burtiski sajūta ierobežojumus, ja citi cilvēki tai sistēmā arī bija ierobežoti, bet viņi to tā nejūta. Tad, sacīsim, mācējs to tā juta, un faktiski tā vēlme paplašināt šīs robežas. Sākumā tā sajūta, ka ko tu vari izdarīt pret milzīgu impēriju, bet vienīgais, ko tu vari paplašināt mazliet šīs robežas. Paplašināt iespēju cilvēkiem runāt par garīgumu. Parādīt, kas svarīgākā pārmaiņa, transformācija, tā, kas notiek garīgi. Cilvēkiem uzdrīkstēties redzēt melus, kas ir ārpusē. Un es domāju, visas šīs komponentes tās kopā bija izveidoja kaut kā to labo, teiksim, draivu vai to labo, teiksim, tādu spēku, kas mūs kustināja uz priekšu un kas veidoja tādu labu uzrīkstēšanos. Mēs jaunu mācītāju vai teoloģijas studentu grupa 6 cilvēki sākām tikties neformālā veidā 1981. gadā. Un tad mēs savstarpēji lasījām lekcijas cits citam par garīgām tēmām, diskutējām par grāmatām, diskutējām par teoloģiskiem jautājumiem, kopā noturējām dievkalpojumus, lūdzām Dievu, kopā arī diskutējām par sabiedriski politiskām norisēm. Un no šīs te neformālās grupas pakāpeniski veidojās tālāk tā kustība, kas 87. gada 14. jūnijā tika nosaukta kā atzimšana un atjaunošanās. Pirmās disidentiskās strāvas 86. gadā, kad es kalpoju Liepājā, un tieši Liepājā, kā mēs zinām, tika nodibināta faktiski pirmā tāda oficiālā disidentiskā kustība. Tagad jaunākajos laikos Helsinki 86, ko nodibināja 3 Liepājas strādnieki. Vienkārši cilvēki, bet drosmīgi cilvēki. Tad skaidrs bija tas, ka ļoti ātri mēs nonācām kontaktā, komunikācijā un sākām sadarboties. Un tie bija drosmīgi cilvēki, Gramtiņš, Baris, Bitenieks, bet viņiem
jau agrīnā stadijā viņi juta, ka viņiem ir mazliet grūti noformulēt savas prasības, vērsties ar kaut kādām definitīvām prasībām pie, teiksim, toreizējās valsts institūcijām. Un tad mēs tā vienojāmies, ka mēs viņiem palīdzam rakstīt šos dokumentus, un faktiski apmēram gadu, lielumkārt man tas iznāca darīt, es rakstīju visus Helsinki 86 dokumentus, kas tika iesniegti dažādās vietās. Arī 88. gada janvāra slaveno Helsinki 86 memorandu, kas tika iesniegts Latvijas komunistiskās partijas centrālajai komitejai. Baznīca tajā laikā bija arī ļoti daudzveidīga, dažādām sejām. Baznīcas pārvaldes augstākais līmenis bija ļoti, ļoti sasaistīts. Un es domāju, tā laika arhibīskaps Ēriks Mesters, lai viņam viegli pīšļi, bet viņš bija, šis nabaga cilvēks bija ļoti, ļoti nospiests uz kājām un reāli, uz ceļiem un reāli darīja. Pildīja visus pasūtījumus, kas viņam tika likti. Nu, piemēram, es atceros, iedomājieties, ir 87. gads tomēr, vai ne? 87. gads ir noticis 14. jūnijas un ir 23. augusts. Un kaut kādā septembrī arhibīskaps Mesters izsūta visām draudzēm apkārtrakstu, ka 87. gada 7. novembrī visos dievkalpojumos jānotur Lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas gadskārtai, 70. gadskārtai, pateicības dievkalpojumus un skatāties, lai viss tas tur notiktu, vai ne? Un tad tu redzi to pilnīgu ārprātu, vai ne? Ka faktiski viss tomēr ļodzās. Jā, nu, protams, tur vēl nebija skaidrs, uz kuru pusi lietas pārvilksies, bet joprojām tiek pakalpīgi izpildīti norādījumi pavēles. Tā kā, protams, baznīca tur bija dažāda. Un baznīcas, teiksim, pārvalde neiesaistījās šajos procesos, un mūs, kas tur iesaistījās, mūs tur nosodīja un mēģināja pati baznīca represēt. Nu, tas bieži tā notiek, vai ne, tādos totalitāros režīmos. Tie režīmi ne jau tiešā veidā represē tos garīdzniekus, bet caur, piemēram, bīskapu rokām, vai ne? Lai varētu teikt, mēs tur neiejaucamies. Mācītāju kustība atzimšana un atjaunošanās, kas bija faktiski tāda otra tāda disidentiska organizācija pēc Helsinki 86. Un te jāsaka, milzīga loma ir mācītājiem Modrim Plātēm, kas faktiski bija visas šīs kustības tāds garīgais un ideiskais katalizators. Tā Modra Plātes nozīme pie šiem procesiem ir milzīga un nepārvērtējama. Jo viņš bija tas cilvēks, kurš faktiski to katalizēja, kustināja, attīstīja. Viņš ir ļoti labs stratēģis. Jūs jau ziniet, ka Lāčplēša spēks ir ausīs. Nu tad neļausim šodien mūsu ausis nocirst un klausīsimies atkal par jaunu, ko Dievvārds runā uz latviešu tautu. Paldies par uzmanību. Tas bija augsts spriegums. Es atceros to, ka, teiksim, 87. gads, kad tur bija tāds posms, ka apmēram mēnesi daļai no mums katru dienu sekoja demonstratīvā veidā. Un, teiksim, lai kur tu ietu, tev tur divi cilvēki iet līdzi vai mašīna brauc līdzi un tā, lai tu saprastu to, teiksim, ka tu esi zem teiksim, tāda fokusa. Un tajā laikā faktiski daudz disidenti zināja, ka, ja kādu cilvēku grib apcietināt, tad parasti pēdējos pāris mēnešos uzliek šo teiksim, tādu sekošanu, izsekošanu, lai kad jau katrs tavs solis tiek tā kā izvērtēts. Tā, protams, ir ļoti smaga psiholoģiska spriedze, un tu nereti atnāc mājās un bijot, ka tā spriedze ir milzīga. Faktiski atzimšana un atjaunošanās lielā mērā katalizēja un veicināja pirmās demonstrācijas, kur, piemēram, 87. gada 14. jūnijā pirms tam divus no Helsinki grupas dalībniekiem paņēma militārā dienestā uz pārapmācību, Linara Grantiņa ielika cietumā. Un ar to tika uzskatīts, ka viss ir atrisināts. Un tad faktiski tieši Māris Ludvigs
un vēl daži cilvēki pārņēma to organizāciju, un tā demonstrācija notika. Tāpatās arī 23. augustā, 18. novembrī, pirmais neatkarīgais žurnāls Auseklis faktiski tika nodibināts ar tādu mūsu iniciatīvu. Es domāju, ka mēs bijām ļoti aktīvi arī sagatavojot Tautas frontes dibināšanu un nākot klajā 88. gada vasaras sākumā ar pirmo, teiksim, uzsaukumu Tautas fronti veidot dibināt. Mēs tevi lūdzam tagad īpaši par mūsu dārgo Latvijas zemi un tautu, par Latvijas Tautas fronti, par visiem tiem, kas nesautīgi strādā pūles un upurējas Latvijas labā, bet arī tavu vārdu piesauc un uz tevi paļaujas. Mēs tevi lūdzam. Es atceros to rītu, kad es agri no rīta devos, bija tumšs uz, jau mazliet ātrāk uz Domu baznīcu, kad bija paredzēts pirmais dievkalpojums pēc daudziem gadiem, ka baznīca bija bijusi slēgta. Un tā sajūta, ka tur atkal varēs būt dievkalpojums un tā baznīca atkal varēs kļūt baznīca. Tad, neticība līdz pēdējiem brīdim, vai tas tiešām būs, vai tas tiešām notiks. Tas ir fantastisks sajūtas, skaists sajūtas. Tās ir tādas sajūtas, ka caur tevi notiek kaut kas ļoti, ļoti liels. Tāds interesants sajūtas, ka tu saproti arī, ka stāsts arī nav tikai par tevi, bet tu šai brīdī esi instruments kaut kam, lai caur tevi varētu atmirdzēt kaut kas lielāks par tevi. Biedri, dāmas un kungi, draugi, domu biedri un citādi domājošie. 3 Baltijas tautas, kuru liktenis Eiropas krustcelēs ir bijis neapskaužams, piedzīvo jaunu atmodu. Es domāju, ka atmodas laiku ir pareizi jāsaprot un pareizi jāinterpretē. Cik lielā mērā mēs brīvību un demokrātiju varēsim izmantot savā labā, citu labā, būs atkarīgs no tā, ko mēs darīsim paši sevī. Es varu par to domāt tikai tādu milzīgu pateicību. Faktiski tas nav stāsts par nopelniem, bet tas ir stāsts par tādu ļoti lielu laimi, ka tu drīkst dzīvot tādā laikā un tu drīkst piedalīties šajos notikumos. Un ka pateicoties tādai Dieva dotai gudrībai, tu spēj saprast, ko darīt šajos notikumos, un atskatoties uz šiem notikumiem, tev nav kauns, kas man liekas ļoti svarīgi. Tā ir ļoti liela laime, un īstenībā tā ir varbūt pati skaistākā lieta, domājot par šo pagātni. Laime ir būt procesā un just dzīves nervu, un tu vari piedalīties laimē, bet tev nevar piederēt tā. Un es domāju, tie bija tie laimīgie brīži, kur tu piedalies fantastiskās, skaistās lietās. Un tu zini, ka tev tās nepieder, bet tu drīksti piedalīties. Ja noskatīties, tad es nolasīšu tagad. Ne tikai šī raidījuma teksts, bet arī montētais video stāst mums ļoti, ļoti interesantas lietas. Tāpēc domāju, ka šī raidījuma veidotājs Gatis Līdums arī ir iejaukts šajā noziedzīgajā dezinformācijas afērā. Iespējams, ka viņš pat ir visa šī nozieguma iniciators, jo šodienas Latvijas informatīvā vide tiek kontrolēta pat vairāk nekā PSRS laikos. Vai ievērojat, jau video sākumā Juris Rubens stāv blakus Anatolijam Gorbunovam, kurš bija LPSR pirmā figūra, komunists un Čekas īstenais priekšnieks. Disidents pēdiņās, protams, Juris Rubens kopā ar to, kurš Helsinki 86 dibinātāji iespundēja cietumā, par to, kā rezultātā abi šie varoņi atrodas uz vienas skatuves. Vot tev, Latviet, ir garīgais tandēms. Varbūt debesu skaņu īpašnieks Gatis Līdums šo Rubiņa cīņas triku mums izskaidros. Latvijas Republikas Tautas tribunāls un arī lielākā daļa latviešu tauta labprāt šo paskaidrojumu noklausītos.
Juris saka, ka mācītājs padomu laikos bija 2. vai 3. klases cilvēks. Mācītājs var būt, varam sacīt, tikai ne mācītājs pēdiņās, kāds bija Juris Rubens. Interesanti, ka to visu stāstot šim mācītājam šaudās uz visām pusēm, bet nereiz nepaskatās tai virzienā, kuriem tiek adresēta šī melīgā informācija. Tālāk šis varonis sāk stāstīt par Helsinku 86. Viņš uzsver, ka tie bija strādnieki un vienkārši cilvēki. Viss jau ir pareizi, ka strādnieki, bet ko nozīmē vēl papildus piebilde? Vienkārši cilvēki, vai, piemēram, lidotājs, skolotājs, mācītājs un pirmais partijas sekretārs, kurš viņam stāv blakus, ir divkārši, varbūt sarežģītāki cilvēki. Te jau tad arī sākās tie fokusi ar skatītāju prāta zombēšanu. Nu, viņi taču ir vienkārši cilvēki, ko tādi sajēdz no garīguma. Tiek pavisam neuzkrītošā veidā ieskalots ierindas klausītājam, potenciālam vēlētājam. Tas tā, katram gadījumam, ja tās grantiņš vai bitenieks iedomātos piedalīties vēlēšanās. Un tālāk sākās prātam neaptveramais. Kad klausījos viņa runu par Helsinku 86, domāju, ka atrodos kaut kādā grēzo spoguļu karaļvalstībā. Viņš sāks stāstīt, ko jau jūs, protams, dzirdējāt. Mēs ļoti ātri nonācām kontaktā un sākām sadarboties. Tālāk. Jau agrīnā stādijā viņi jutā, tas ir es un mēs, ka viņiem ir grūti noformulēt savas prasības. Un tad mēs vienojamies, ka mēs viņam palīdzam rakstīt šos dokumentus. Un tālāk šis klauns visā nopietnībā stāsta, ka ir rakstījis visus Helsinki 86 dokumentus. Nesaprotu, vai man raudāt vai smieties. Es vienmēr esmu centies izvairīties kādu nosaukt par muļķi vai sūtīt pie psihiatra, bet šī ir tā reize, ka tas ir jāsaka tik skaļi, cik vien tas ir iespējams. Pirmkārt, par grupas dibināšanu tāds Rubens neko nezināja un arī nevarēja zināt. To pat līdz pēdējiem brīdiem nezināja tie, kuri parakstīja manis uzrakstītos dokumentus starptautiskajām organizācijām. Kā Juris Rubens varēja uzrakstīt un pareizi noformulēt Helsinku 86 dokumentus, ja viņš man uzmeklēja tikai tad, kad tiku amnestēts? Un manis rakstītie dokumenti nolasīti visās ārzemju raidstacijās, visās Eiropas valodās. Lūk, tāpēc jau arī šī pretīgā čekista darbinieka acis, pretīgā čekista darbinieka, acis šaudās kā zebiekstēji, uz visām pusēm, bet ne kameras objektīvā. Jūs nepārklausieties, Juris Rubens nav stukačs, viņš ir VDK štata darbinieks. Tāpat kā viņa 5 drauģeļi, par kuriem viņš stāsta. Visa viņa grupa bija VDK izstrādāts projekts, lai apzinātu nacionāli noskaņotos latviešus un pēc tam tos likvidētu. Jura Rubeņa grupa bija tā laika populārā raidījuma Labvakar Čekas Ziķerzeļa Inkina Rubeņa Šipkevica variants. Inkens tas bija domās laikam, bet tikai baznīcas aprindās. Rubens cenšas tautai ieskaidrot, ka Grantiņš ir vienkārši strādnieks, kurš neprot noformulēt domu. Šajā gadījumā es citēšu kādu citu viņa kantora darbinieku, profesoru komunistu Valdu Steinu, kurš saka, bet runājot par helsinkiešiem, viņi bija interesants fenomens, drošsirdīgi uzpeldēja un pazuda. Laiks pēc tam pierādīja un parādīja, ka neviens no viņiem tālāk nepiedalījās atmodas darbā, un neviens man nepalīdzēja cīņā ar komunistiem un čekistiem.
Toreiz es biju neizpratnē, bet vēlāk sapratu, kas par Lietuvu. Helsingiešiem bija ļoti labi pirmie dokumenti, un nezinu, kurš tos bija rakstījis. Tos es ļoti augsti novērtēju un popularizēju, bet kad vajadzēja sākt kopīgi strādāt, kad vajadzēja reāli kaut ko darīt, kad vajadzēja programmu izstrādāt, dokumentus rakstīt, tad visi bija pazuduši. Man radās pārliecība, ka tos pirmos dokumentus kāds cits ir viņu vietā izstrādājis, jo starp viņiem neredzēja nevienu, kurš varētu spēt tādus tik drosmīgus dokumentus uzrakstīt, to sacīja Valdis Šteins. Tālāk es rakstu par šīs kristiešu grupas fīreri nozīmēju Juru Rubeni, kurš no mātes puses ir krievs un tāpēc bauda vislielāko uzticību. Bet, ja padomājam, ja viņa māte bija krieviete, aristokrāte, tad droši vien varam saprast, ka iespējams, ka bija izredzētās tautas pārstāve. Viņš nosauc 3 savus biedrus šajā raidījumā – Jēkabsonu, Plātu un Ludviku. Visus tos, ar kuriem es tiku iepazināts. Kā saucā atlikušos, viņš nepasaka. Ir jāzina taisnība par noziegumiem, kur tiek veikti ar krustu kaklā. Atzimšana un atjaunošanās ir un bija Latvijas PSR VDK projekts. Iepriekšējā rakstā mēs palikam pie Valda Šteina sacītā, kas bija pilnīgi pretēji tam, ko sacīja Juris Rubens. Salikšam šeit sacīto pa plauktiem, un mēs nonāksim pie tā, ka neskatoties uz pretējiem secinājumiem, pasacīts ir viens un tas pats. Grantiņš nav H86 dokumenta autors. Abu sacītājs rezonansējas un iegūst varanu spēku, kas rada absolūtu ticamības iespaidu, vismaz tā šie nelieši domā. Eo Grantiņš tiek taisīts par dumju marioneti, tā radot priekšstatu, ka Helsinki 86 ir tikusi dibināta un vadīta no ārienes, no svešiem spēkiem. Kā lai tauta netic tādam mīlulim, kāds ir Juris Rubens, labās gribas autors, manifesta autors, kā lai netic profesoram Šteinam, kurš piedalījies pie pilsoņu komunitātes tautas frontes dibināšanu, bet īstenībā viņš ir viņa kaprats. Viņš bija navigators, kas šīs abas organizācijas Čekas uzdevumā noveda Čekas rokās un iznīcībā latviešu tautai par ļaunu. Kāpēc tad jātic tādam vienkāršam Grantiņam, kurš nespēja noformulēt domu? Lūk, tas arī ir krievu žīdu komunistu galvenais uzdevums – apstrīdēt to, ka latvieši bija visas atmodas aizsādzēji un praktiski visas varanās PSRS sagrāvēji. Nopelnus tagad grib pierakstīt sev, krievu žīdiem. No savas puses var tikai teikt, nē, nožēlājamie tautas padebenis, KGBisti. Dokumentus sarakstīja un noformulēja es, Linārs Grantiņš. Un tāpēc tie pieder latviešiem un ir pieskaitam pie latviešu tautas gara pūra. Nec krieviem, nec arī žīdiem mēs viņus piesavināties neļausim. Jo šie dokumenti vistiešākā veidā ir vērsti pret šīm divām noziedznieku tautām, kuras parazitē uz citu tautu rēķinu. Un ne tikai parazitē uz citu tautu rēķinu, bet viņas arī sleko citas miermīlīgās kaimiņu tautas. Valda Šteins uz latviešiem ir patoloģisks. Esot šā gada 16. martā Lestenes kapos, viņš nekaunīgā veidā ar īsto NA, kur pieder Lapinskam, Gaismas pils veidotājiem un kādam Andersonam, aģitēja pret visu Latvijai. Kārli Ulmani šis nelietis centās jauniešiem Lestenes brāļa kapos nodēvēt par Latvijas visļaunāko ienaidnieku. Nodevēja, kad jaunieši viņam aizrādīja, ka atrodas šeit kapos, lai godinātu mirušos, nevar nomēlnot viņus. Viņš atstājās. Tikai latviešu tautas vislielākais ienaidnieks var Kārlu Ulmanu nosaukt par nodevēju. Nedomāju, ka šis uzticamais Maskavas kalps nezina, ko par Ulmanu un Munteru rakstījis vēsturnieks Edmunds Ronis.
Par to jūs varat lasīt manā interneta lapas pusē Tīvas tautas tribunālā, ja jūs iedodat atslēgas vārdu Induls Ronis, kur arī viņš runā par Monteru un par visiem notikumiem, kas saistīti ar viņu un par slepkavību. Arī tos ielieku, kur viņš tika gandrīz noslapkots. Un tu sapratīsi, latvieti, kas par nelieti ir šis Valdis Steins, kurš tēlo viszinošu vēsturnieku un seno baltu ekspertu. Viņš bija arī tas, kurš sanaidoja Oļģertu Ziļicki ar Andreju Kavaci un izdeva saīsnātā variantā Ļaujiet iela atvasas dzīt, kur viss Ziļicka mūža darbs tiek pasniegts gandrīz vai izsmejošā formā. Tas arī ir žīdu cionistu uzdevums baltu vēstures sagrozīt līdz nepazīšanai, ja nav iespējams vispār to likvidēt. Šeit ir Māra komentārs, ko es varu lasīt par to un par Liniņu. Abi šie eksperti nav pieskaitām pie latviešiem. Steins ir tāds pats latvietis kā Aivars Gārda un Ivars Godmans. Bet Rubenim, kā jau sacīja, māte ir krieviete, par tēvu nekas nav zināms. Bet atgriezīsimies pie veiksmīgi pēdiņās samontētā Gata līduma video. Video redzams Modras plāta Tautas frontes dibināšanas sapulcē Kuldīgā, kuru Rubenis nodēvēja par latviešu tautas ģēniju. Ko stāsta šis īsais mirklis? Tas bija atmodas laiks, kad visi bijām entuziasma pilni, braši un tramīgi. Ko nozīmē tramīgi, jūs ziniet? Jo apkārt mums uzlūnēja ienaidnieks. Tie, kuri gājām pa priekšu, bijām saspringti līdz augstākai pakāpei. Modras plāte, runājot ar tautu šajā vēsturiskajā brīdī, ir terpies kā kužis, džemperī. Vīrietis pašos spēka gados, kad kā tautā saka, ar stāvošu gulēt ieeja, ar stāvošu pamosties, runā atspiedies kā vērš žoks pret kanceli. Pilnīga necieņa pret tautu un vēsturisko situāciju, pilnīgi neadekvāti situācijās sāk vēst par lāčplēšu ausīm. Ko tad viņa piesauktais Dieva vārds runā uz latviešu tautu? Šis milzīgais stratēģis, kā viņa rakstoja Rubenis, nepasaka. Šī svarīgā runa beidzas ar kaut kādiem idiotiskiem smiekliem. Video analīze norāda uz to, ka Modras plāte nebija nedz uztraucies, nedz arī tramīgs. Tātad droši par sevi, ka nekas ar viņu nenotiks. Kāpēc? Tāpēc, ka tas viss bija VDK iestudēts teātris. Mani ar Modru plāti veda iepazīstināt, kad aizbraucam uz Kuldīgu. Dīvaini, bet nekāda runāšana nesanāca. Modrs bija ļoti nevaļīgs, jo viņam bija jāgatavojas sprediķiem. Noklausījāmies šo viņa neko nesagošo sprediķi, atsveicinājāmies un šķīramies. Nekas neliecināja par šī vīra stratēģiskumu, kā saka Rubenis. Es, protams, domāju, ka parunāsim par nākotnes plāniem, bet nekā. Par nākotnes plāniem, kā mēs šodien redzam, viņš runāja pavisam ar citiem vīriem. To šodien varam sacīt ar 100% garantiju. Man ir zināms, ka viņš, Rubens, Vanaks, Kalme, arī Kalme, Vagrants un Rubens, bija viens no tiem, kurš Andreju Kavaci nostūma malā. Tieši tā, kā to savā komentārā raksta Ernests. No Andreja Kavača čekisti baidījās kā vēlns no Bībeles. Kavaci šie izdzimteņi mēģināja noslapkot, bet nesanāca kā iecerēts. Veselība tomēr tika pamatīgi iedragāta, bet nekas par to šie jaunčekisti mācītāji pārtraukos samaksās ļoti, ļoti dārgi, tici latvieti. Var apmaukt cilvēkus, bet dievvācie nekas nav noslēpjams. Nekas latvieti nepaliek apslēpts, kas nenāk reiz gaismā. Un šajā tautas tribunāla vietnā daudz tādas lietas tiek atklātas. Un beigas nākošajā rakstā par VDK. Nekas nepaliek apslēpts, kas netaptu zināms. Kad čekisti redzēja, ka 14. jūnijas izvērtās graujoši pret viņiem, tad ar atpakaļējošu datumu tika paziņots, ka par atmodas un atzimšanas dibināšanu. Ja nemaldos, tad tas notika ar 2 mēnešu nokavēšanos. Kāpēc šodien tādā steigā tiek producēti tik viltīgi meli?
Krievijas variants, kur tiešā veidā tiek slavināta noziedzīga valdība, Latvijā netikt nopietni uztverts. Pie mums tiek piekopts cits variants, tiek nomalnoti, apsmieti tie, kuri varētu šo sistēmu sagraut, tāpēc jāgatavo jauni kangari, kur aizvietos vecos. Juris ar savu manifestu ir pierādījis, ka viņš nav par okupantu tiesāšanu. Doma tā pati, kas Ušakom. Sāksim taču no baltas lapas. Piedodiet un saprotiet maniem senčiem, ka viņi jūs okupēja, apslaktēja un iekārtojos jūsu dzīvokļos, vairojas tajās pašās gultās, kurās jūs tikāt radīti un kuras bija vaigas sviedros pelnītas, sacīja okupantu pēctecis Ušakovs. Lūk, tas ir krievžīdu Jura Rubeņa aktuālais uzdevums – aizkavēt vēsturiskās patiesības atjaunošanu. Kas attiecas tiesu uz šīs grupas dibināšanu, pirms 17. jūnija vēsturiskās demonstrācijas man bija smaga diskusija ar vienu no šiem mācītājiem, Māri Ludviku. Nestāstīšu plaši, tikai pateikšu galveno. Ja jūs savās garīgajās aprindās nedibināsiet kaut ko līdzīgi Helsinku grupai, tad nav vērts, ka jūs saucat sevi par vīriešiem un valkājat vīriešu bikses, es sacīju Ludvikam. Atkārtoju, tā bija ļoti, ļoti smaga un konfliktējoša diskusija ar Ludviku par šo tēmu. Kad uzzināja par atmodas atzimšanas dibināšanu ar tādu nokavēšanos un piedāvām vēl ar atpakaļējošu datumu, noteica pēc sevis, cik gan nožēlojami un gļāvi ir šie kristīgie plebeji. Pēc pāris mēnešu domāšanas čekisti, 6 jaunie garīdznieki, beidzot nolēma dibināt ko alternatīvu Helsinku 86 grupē, lai varētu dalīties atmodas nopelnos. Kā mēs šodien redzam, tad viņi pārspēja jebkuru veselo saprātu. Ne tikai dalās nopelnos, bet pilnībā grib tos piesavināties. Kārtējo reizi varam pārliecināties, ka krievžīdiskā čekistu rīģība ir prātam neaptverama. Viennozīmīgi, ka Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca ir LPSR VDK filiāle. 90% lelbu mācītāji ir šīs nodīvīgās 4. mājas kliķis kolaboracionti, gara kropļi. Sākot no Jāņa Vanaga, Pāvila Brūvera un beidzot ar Gunti Kalni. Kas attiecas uz Rubeņa sacīto, ka Ludvigs... Kas attiecas uz Rubeņa sacīto, ka Ludvigs pēc mana aresta ir pārņēmis 14. jūnija demonstrācijas organizēšanu, tad atkal jāsaka, ka pārspīlēts pa visiem 100%. Visus demonstrantus jau biju sarunājusi un arī kā jādemonstrē, biju viņiem paskaidrojusi, gadījumā, ja mani arestē. Ludvika nopelns ir tas, ka viņš apņēmās izgatavot kvalitatīvas lentes ar manis izdomātajiem uzrakstiem Dievs svētī Latviju, Tēvzemei un brīvībai un iztenam plakātu ar uzrakstu komunisma genocīdu upuriem. Ludvigs pilnībā neievēroja manus norādījumus un plakāta satura galvenājo jēgu pilnībā degradēja, jo netika norādīts uz komunistu vainu, bet uz kalendārisko 14. jūniju. Ja pie visa tā vēl pieliek to, ka ierodoties rietumos pēc Jāņa Roškāna sacītā, viņš paziņo uzmanieties no Grantiņa, jo viņš iespējams ir čekas provokātors. Tad lietas arī par Ludviku nostājas savā vietā. Demonstrācija būtu notikusi arī bez Māra Ludvika. Piebildīšu, ka rietumos galvenais nodevības kurators bija Jānis Roškāns, kurš izzaga milzu līdzekļus no Helsinku 86 saziedotā fonda un Daugavas Vanagu fondiem.
tika baroti daudzi Latvijas čekisti. Daudziem čekistiem tas bija pamatkapitāls tālākai latviešu tautas aplaupīšanai. Šodienas Latvijā šīs nelietas ir labi iekārtojies, pat ar biroju okupācijas mudijā, runa par roškām. Papēta latvieti, kas ir viņa kolēģi, draugi, un tu uzzināsi, kuri ir mūsu nedraugi. Egils Levīts ir viens no viņiem. Silarāvs, Bitnieca, Zelāma, Tonsons un Cirvels bija cilvēki, kuriem tāds Ludvigs maz ko nozīmē. Zinu un esmu pārliecināts, ka Rolands Silarāvs un Eva Bitnieca būtu gājuši pie brīvības pieminekļa arī tad, ja zinātu, ka viņus nošaus. Tas nav pārspīlējums, bet gan tā laika pārliecība un vajadzība. Kas attiecas vēl uz visu montēto video propagandisko montējumu, tad iekrīt acīs vēl kāds mirklis. Vienu brīdi tūplānā parādās mūsu dižgars karognesis Konstantīns Jevgeņevičs Pufurs. Cilvēks, kurš parādās uz skatuves pēc gada, pēkšņi tiek tūplānā filmēts 87. gadā. Vai tas nav tas pats Čekas variants, kas ar karoglauzi Rutenbergu, kurš skrienot uz mājām, pēkšņi tiek tūplānā filmēts. Kā viens tā otrs ir saistīts ar karogu. Karoga, kā redzams, ir Čekas vienīgais paņēmiens, kā ražot patriots. Paldies!